Februāra nogalē Daugavpils novada Meduma ciemā tika nodota eksploatācijā jauna, rekonstruēta ūdensapgādes sistēma. Ar lielu gandarījumu būvnieki Daugavpils novada domes un Meduma pagasta pārstāvji parakstīja projekta pieņemšanas aktu. Visus būvniecības darbus veiksmīgi realizēja Sijā Jēkabpils PMK speciālisti, kuru darba kvalitāte tika vērtēta ļoti atzinīgi. Mums bija 5 firmas pieteikušas, un tā ir skaita Jēkabpils PMK. Viņi uzvarēja šajā iepirkumā, un pagājušajā gadā mājā mēnesī mēs noslēdzam līgumu par būvdarbu veikšanu. Paldies viņam par to, ka viņi piedāvāja mums labus risinājumus. Pirmā risinājums bija labs par to, ka viņi piedāvāja mums veikt to tranšu rakšanas nomainījumu uz caurdušanas metodi, jo mēs nerakam ciematu, mēs caurdaram tos visus ūdensvada iekārtu. Un vēl jauns risinājums bija tā, ka mēs uzstādījām jaudīgāko iekārtu šeit atzinošas stācijā, Danijas ražotā. Un tagad mums patiešām ļoti labs ūdens un labi radītāji. Projekta ideja par ūdens apgādes sakārtošanu Meduma pagastā aizsākās jau tālajā 2005. gadā, bet tikai šogad beidzot izdevies to realizēt un ieviest. Šis projekts tika iesākts pagājušā gada jūnija mēnesī. Ļoti smagi viņš sākās sakarā to, ka viņu iepirkuma procedūra bija ievilkusies, un mēs baidījāmies, ka saulaicīgi nepaspēsim apgūt tos līdzekļus. Paldies Dievam, viss pabeidzās pozitīvi, un līdz ar to mums tas projekts šodien oficiāli tika pieņēmām eksploatācijā. Projekta ietveros tika veikta ūdenstorņa renovācija, atjaunota 2 veco artēzisko aku urbumi un izbūvēta jauna 180 metrus dziļa aka. Tāpat tika rekonstruēts vecais un izbūvēts jauns ūdensvads, kura kopējais garums ir 3865 metri. Papildus ir izveidotas 4 ūdens ņemšanas vietas ugunsdzēsības vajadzībām pie Meduma speciālās internāta pamatskolas. Projekta realizācijas gaitā tika pieņemts arī lēmums par jaudīgākas dzeramā ūdens atdzelzošanas iekārtas uzstādīšanu, lai nodrošinātu ūdens kvalitāti atbilstoši Eiropas Savienības standartiem. Dānijā ražoto iekārtu garantijas laiks ir 12 gadi, un, kā atzina būvnieki, šīs iekārtas Latvijā strādā ne 1. gadu, un pagaidām vēl nereizi nav pievīlušas. Šodien arī redzējāt bioattīrīšanas iekārtu, kur jūs varēsiet salīdzināt, kāda viņa vecā blakus stāv, tik jaudīga ēka. Un tagad jūs redzat, kāda ir jauna strādā, 100 kubikmetru jaudu viņa attīra diennaktī, un principā tur nekāda būja nav, viss ir modernas iekārtas strādā, un arī analīzes atbilst visām prasībām. Mūs priecē tas, ka lielāks, ka bija līdz projekta uzsākšanā ūdens analīzes amonija sastāvs 1,8%. Tas vispār, ja ir norma pie 0,5% vai mililitri uz 1 miligrams uz 1 mililitri. Tā viņi skaitās pareizi. Līdz ar to šodien jau amonijas ir norma atbilst. Amonijas sastāvs ūdenī ir 0,38%. Tā kā šodien iedzīvotāji dzer tīru ūdeni. Un tagad pagasta pārvalde var sniegt kvalitatīvus pakalpojumus ūdens apgādēm. Ūdens apgādes projekts tika finansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda. Kopējās projektu izmaksas ir 285 000 lati. No šīs summas 85% sastāda ERF finansējums, 10% finansēja valsts un 5% pašvaldība. Mēs neapsasim uz sasniegtu. Mums tagad jau projekta stadijā atrodas 3. kārta. Tas ir kanāla stikla izbūve, Jaunas iela, Skolas iela un Ālijas iela. Privāta māja. Ja mums palika neliels ietaupījums 100 000 latu no šī projekta, mums vajadzētu to izmantot, jo mums tagad izdevīgi 5% līdzfinansējums, tas ļoti izdevīgi priekš mums. Pateicoties ūdens apgādes sakārtošanai, vairs nav nepieciešams izmantot ķīmiskās vielas ūdens attīrīšanai. Tāpēc Meduma ciema iedzīvotājiem tagad ir iespēja dzert tikpat tīru un veselībai nekaitīgu ūdeni kā no akas.